šodien būs tāds mazais bloks no ikdienas, jo ikdiena būs diezgan saspringta. Ir vienkārši sestdienas diena, bet daudz kas notiekās. Sākot ar to, ka jaunai mašīnai ir jāiziet apskate. Un pēc apskates uzreiz ir jādodās uz Hyrox sacensībām, jo tur Patriks un Mareks piedalīsies. Mums viņi ir jāiet atbalstīt. Un pa starpu vēl ir jāpaspēj aizbraukt uz Ikšķili, uztaisīt Noratlonas treniņš. Jānis mūs uzaicināja uz treniņu. Tad, uzaicinājums ir jāpieņem un ir jābliež. Arī parādīšu jauno mašīnu. Ir iegādāts jauns ģimenes sporta auto, ar kuru varēs aizbraukt pēc piena ceļojumā un arī uz trasi. Zinu, ko es tev teikšu? Man ir bijuši atmosfēriskie 4 cilindri, 6 cilindri. Man ir bijuši arī V8, man ir arī bijuši turbo motori, bet Superchargers vēl nebija bijis. Tam autiņam ir reāls raksturs. Viņš ir visam citādāks. Viņš varbūt neceļ tur no 2 štukām, bet ka viņš iegriežās pie 3, tas stuvuments ir galīgi labs. Jā. Kaut kas būs jāizdomā, protams, ar skaņu, lai bišķiņ patīkamāk ausīm, bet ir baigi labi. Un vispārīgi es tā kā sapratu, kas man ir. Man ļoti ātri apnīk mašīnas. Tā kā, kad es ar 6. braukāju, pirmais pusgads bija tāds, ka ritīgi gribās pabraukāties. Un tad jau tie kā priekšā tāds, nē. Un tad tagad man atkal ar S5 ir tā, ka, damn, let's go, ejam pabraukāties. Un viņš tāds mazs, ciets, ir labs. Protams, ir dažas tādas modifikācijas, ko gribās uzlikt, kā jau teicu, skaņa. Kaut kas jāizdomā ar diskiem. Un jāuztais ir logu līstis un spoguļi melni, un arī Audi emblēmas melnas. Un tad es domāju, vispār būs bomba. Rekur rinda. Tātad mums ir plānu maiņas. Apskati man neaiziet. Kāpēc? Tāpēc, kad autiņš ir noņems no uzskaitas, tehniskā ir sagriezta un tehniskā vēl nav uz mani. Un Rīgas tehniskajā apskatē sestdienās nestrādā reģistrācijas daļa. Tā kā man ir jāgaida pirmdien. Nekāda apskates nevarēja nemaz uzsākt. Tā kā ir plānu maiņas. Es braucu apkārt Jūrmalu, uz Paķerunu un mēs braucam uz Hyrox. Tagad mēs tik tiešām zinām, ko mēs paspēsim un varēsim atbalstīt Patriku. Tad arī varēsim doties uz Noratlonu treniņu un braukt mājās. Žēl gan, ka nesanāca apskatīsies šodien, bet nekas pirmdien. Bet visā visumā pišķiņi pabraukājot pa pilsētu. Oh my god! Es nezinu, kas man tur tam 6. bija darīts. Idejiski bija čipots, bet viņš tā nestūma beņķī kā širais. Tā, ka tik tiešām crazy. Zin, kā tā sajūta likās, ka tad 6. laikam visi zirgi ir nomiruši, jo širais vienkārši. Sastais širā nav nekā drāvs. Sirkus. Vienkārši. Nereāls vairs. Vai tas ir tas Supercharger efekts, bet viņš ir tik ļoti un tik ļoti reaģē uz gāzi. Crazy. Vienīgais tas, ka vēl ir ziemas riepas, tādos apļos jūt, ka priekšstumj ārā. Tā kā drīzumā jāuzliek ir vasarens un varēs kārtīgi gāzt. Man patiesi prieks, kas par jaudu. Standartā viņiem ir 333 zirgi. 4,6 sekundes līdz 100. Varētu būt, ka te ir kaut kas bišķiņ darīts. Bet ja nav darīts, tad sadarīsim. Kaut ko tur jāsačipo, jo cik es skatījos ar Supercharger, līdz 450 zirgiem dabūt ir ļoti viegli. Ko? Esam tikuši līdz Hyroxam, esam atbraukuši atbalstīt Patriku. Arī kur ir Patriks, Ričijs, Una.
Oh. Go. Let's go. Let's go, Patrick. Let's go. Aiziet, neizvērs, Patrik, liec virsū. Five minutes later. Patrik, stop! Aiziet! 15 minutes later. Au! Nevajag, Patrik! Vēl nē! Jāskrien, draudziņ! Nu ko, esam atbraukuši uz Noratlona treniņu Ikšķilē. Divi, trīs, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40 kopā. 31, 32, 33, 34, 35, 23, 124, 125, 126, 127, Come on, get angry! 128, Go! 129, 130, aiziet, 131, 132, 133, 134, 135, 136, vēl 4, vēl 3, vēl 2, vēl 1 un ir 140. Aiziet, otrais skrējiens. Labi, aiziet, pietupīni. 140. Aiziet. Dziļas elpas. Dziļas elpas, dziļi pietupīni. 1, labs viši. 2, labi. 3, 4, 5, 6. Labi. 7. 8, 9, kā sāk palikt lēnām, bet mēs nost nevajag skaitu meklēt. 10. Ļoti labi. Tev tieši uz 90, tev dziļāks piepēcis kā palicis ritīgi. Ir ritīgi, var redzēt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Labi, vēl. 22, 23, 24, 25, Labi. 26, 27, 28, 29, 30. 2, aiziet. 123, labi. 124, 125, 126, labi. 127, labi.
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, Lai dzīvnieks. 140. Aiziet! Sāc skriet. Jā, es šeit ārā reizē, jā. 140 ir. Labi. Tikai vilku vēl palikusi. 40 spiešas, 40 ietupieni. 9 kilometri noskrīt. Давай, Джекса. 56, 30. Labi. 6, 30. Atmaksājas vilkt, lai atmaksājas, lai apaus, jā? Jā. Tas tā. Ne, bet nevar mest nost. Tikai 140 to var mest nost. Labi, jā. Jā. Tā kā individuāli 75 to var mest nost, un 140 to var nopast, tikai tas izdarīts. Ziet, Mārč. Lās. Dzīvnieks, tas iet. Vairāk iegūt. Labs tēmas klausies. Ļoti labi. Ziet. Labi. Aiziet. Labi, 25 ir. 6, 7, 8, 9, 30. Aiziet, Come on. Vicky. 28. Come on! Aiziet, vēl vienu. 130. Vēl 10 tie palikuši. Aiziet. Ziet! 132. Davai! 132. Labi! 133. 134. Labi, ziet! 5. 136. Ziet! 137. 138. Jā! 139. Ir! 140. Ir! Cik ir? Minūte, stunda un 3 minūtes un 57 sekundes. Šitā te. Labi? Noskriet, tas ir labi. Tas noteikti ir labi. Šis bija grūti. Ko jūs sakat, kādas ir vispār pirmās sajūtas noskrienot? Paskatās. Puls ir vienkārši denesīs tur. Bet interesanti. Tikai es brīžiem domāju, ka rasnim vieglāk būs. Jā. Tas ir gamokas. Bet jums tur vajadzēja vairākos mest ātrāk nost. Es pēc tam parādīšu viģikos. Tu jau, kad tu jau sāc spiest, jā, un sāc likt muguru, tas atkārtums jau ir tik ilgs, ka ja tu noliec, tu visu to laiku, kamēr spied, tu jau to laiku atpūties. Un krūts kā aizsit ciet. Tu pats redzēji, ka tu 5, tad 4 un tu vairāk nevar. Ja tu liec ātrāk nost, laiku nezaudē, bet tu paliec svaigāks. Tur jums ir minūte iekšā, jums ir minūte 20 ir toitos, minūte te, un te vienkārši uz sacensību adrenalīnu pēdējo minūti un zem stundas ir. Varēja likt ātrāk nost, jo kamēr tas tupiens baigi lēns. Jā. Tas ir tas, ko, zini kā, tā kā tu pacel, un tev it kā liekas, davai es vēl ekstra 2 svaru, bet viņas ir tik ilgas, un viņas tik dārgas ir, kad tu noliec nost, ir labāk. Un galvenais, kad precīzi skriet, jums tie skrējumi ļoti ātri sākumā, ļoti ātri arī. 4.20 turēja. 3.53. Jā? Vispār labi. Crazy. Un tad bija 4.02, 4.08, tad pēc spiešanas 4.26, un tad bija dišanas pauze 5. Bet tas arī bija grūtākais pēc tupieniem. Jā, pēc dišanas pauzes reiz bija 4.24. Pēc tupieniem kājas taisnīs divas. Tas mums te ātrums. Tikai nedaudz ir 5 lēnākie, ne? Jā. Tas daudziem ir ātrākie, 15 ir daudziem ātrākais skrējiens. Pastāsti, kā gāja. Arī es pasties daudz, kas notikās pa starp.
Bet sāksim ar labo. Labais bija tas, ka atkal patīkams temps, un tas ir jāsaka paldies Ričiem, jo viņš viņu tur. Tie, kas spēlējuši kādreiz Need for Speed Most Wanted, bija tā spēlīt, kur tur mašīnām brauc, un ja tev kāds priekš brauc, tad tam aizmugurē ir daudz vieglāk, un tad tagad ir apmēram tāds pats efekts, kad Ričijs man skrien pa priekšu. Es varu noturēt to tempu, jo zinu, kā negribu būt mīkstais. Vides ir visgrūtākais mentāli. Ir tāds, oh my god, mēs pat vēl neesam vidū. Prāts ir tāds, moši kaut kā jādomā, kaut kāda excuse, lai padotos. Un tā es tur vienkārši sāku sev dirst iekšā, kāda padošanās, mēs nepadodamies, mēs maucam. Zini kā, to iekšā dialogu tu mēģini sev piekuriģēt. Cāk ir galīgi traki. Un pa vidu vēl sākās zieps ar to, ka nereāli sāka vēdera griezt. Kārtējo reizi atkal jau problēmas ar to. Tas viss slikti, ko darīt. Iet kaut kur, nezinu, kanāla malā, vilkt bikses nost. Un es skrienu apakaļ un skatos, bļāns, toitojs. Es uzreiz jau tāds labi ir nākošā aplī. Ja moški jau vēl būs sūdīgi, jāmēģina jāstāja nost. Es saku, Ričiem vajag toitoju. Labi, piestāja. Mūdīgi, bikses nost, izdara 30 sekundes. Ričijs teica minūti 20 toitojā. Man likās 30 sekundes. Hops apakaļ, smaicis lupām, turpin skriet, vēders vairs negriež. Bet, nu jā, ar visu to reiz stundu un 3 minūtes. Un 20 mans toitoju izgājiens. Un redz, Jānis piekuriģēja mūs, viņš teica, tupienos un benčā varam daudz vairāk uzvinēt uz to, ka mēs varam mazākas pauzes, ne mazākas pauzes, bet mazāk repus taisīt, ātrāk likt nost un uzsākt ātrāk. Un es piekrītu, jo citreiz ir tā, ka tu tur taisi tās 15 reizes, bet tu uztaisi 1, 2, tu tur augšā atpūties, it kā atpūties. Un tie repi ļoti lēni. Visā visumā, redz, tā mums gāja, Ričijs baigais malacis turēja tempu. Un zvērīgi, ar to brīvo svaru tie cipari, viņi nav tik viegli. Zin kā mums nav sanācis tāds īsts treniņš ar brīvo svaru un kārtīgu skrējienu, bija diezgan sarežģīti. Bet mums jau patīk tāds lietas. Riči. Tev nav strips līdz nost? Jā. Tā kā Mārtiņš teica, nu šoreiz bija grūtāk. Kā nekā pa nedēļu jau vienu uztaisījām, kas nebija brīvajiem svariem. Tas bija nedaudz bišķi vieglāks, tā skriešana likās vieglāk. Šoreiz bija tā, ka manā grūtāk. Bet izdarījām labu darbu, izdarījām lietas, ka sapratām, kas mums jāuzlabo vēl pēc 2 nedēļu, kad mums īstais skrējiens. Es esmu lepns ar mums. Vienkārši jāturpina strādāt. Let's go, maucam tālāk. Es gribu paprasīt Jānim kaut kādu vārdu, kā džekiem gāja. Ļoti labi. Tur var redzēt, kad ir iekšā gan spēks, gan niknums. Un tāds, zin kā tā, kad tur ir tā asins garša. Un bišķiņ tur taktiski vēl pieliks punktus uz iju un būs ļoti labs rezultāts. Galvenais ir skriet savu skrējienu, neskriet ar citiem, neskriet pakaļ citiem, zināt, kas ir, ko jūs tieši uz ko jūs ejat. Un tad parasti beigās tu esi tādā pozīcijā, ka tu vari arī izšaut un aiziet garām. Ja sākumā mēģina dzīties un skriet to, ko kāds cits dara, tad parasti ir ļoti grūti noturēt to tempu līdz beigām. Bet te čaļiem ir gan niknums, gan asinsgāša, gan spēks, būs ļoti labi, būs ļoti interesanti. Ļoti laba konkurence būs lielajā, tiešām ļoti laba konkurence. Paldies! Es gribu vēl pajautāt tiesnesim, kādi ieteikumi džekiem? Kāds bija lielākās kļūdas tavuprāt, ko viņi varētu uzlabot? Viņi varētu nespēst tik ļoti. Ja jūt, ka var vēl 2, viss jāliek nost. Jo tie pēdējie 2, ka tu jūti, ka vēl varētu izspēst, tur pazūd tas lielākais laiks un ilgāk vajag atjaunoties. Jā, tas noteikti būtu nākamreiz jāpiedomā līdz. Vairāk ar prātu tomēr vajag. Pat adrenalīns ir augsts, tāpat vajag ar prātu cilvēks. Super, paldies! Jāuzlādē baterijas, ne? Aiziet. Reāli vajag uzlādēt baterijas. Šodien tādi jaudīgi sanāca paskriet. Garšīgs. Mēs skriesim no Oratlona tik ilgi, kamēr mūs sponsorēs Red Bulls. Tev nebūs, jā? Izlecēja vienkārši. Tik nereāli izstāsts.
Well done. Nu ko, tad te mēs arī noslēgsim video. Noratlons uzbliests, džeki ir atbalstīti. Knapi paspējām uz Mareka nobeigumu. Tā, kad iebraucām un tieši Mareks bija finišā. Visā visumā ļoti produktīva diena. Tagad dosimies atpūsties, jāsalādējās ar labu ēdienu, lai var to ķermeni atjaunot, vai ne? Un jāplēš nākošajos piedzīvojumos. Tieši tā. Aiziet, malcam tālāk. Let's go!